8. Koka mums beidzās 11:40. Labi. Čau, čau! Jā, turpinam lasīt Dieva vārdu un aizlūgt. Jā, paldies Tev, Tēt, paldies arī par šodienu. Jā, paldies par visiem notikumiem. Paldies, paldies par Tavu vārdu nemainīgi. Jā, paldies, ka varam to brīdi lasīt. Tā nav pieklājīgi. Būs pieklājīgāk, jā. Jā, paldies Tev, Tēt, jā. Es lūdzu, ka Tu iepriecini mūs ar savu vārdu, pabaro, samīļo, pamāci, atspirdzini. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šodien 44. psalms. 46. psalms šodien. Jep, man jau sajuka. Dievs ir mūsu stiprā pils. Halleluja! Jā, dziedātāja vadonim no korahītu dziesmām augstām balsīm. Jā, Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā, tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zust un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi, un lai no bangu trakošanas visi kalni drab. Tas kungs Cebauts ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Taču Dieva pilsētu iepriecina viņa strauti, tie iepriecina viņa svētnīcu, kas visaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies, Dievs tai palīdz jau rītam austot. Tautas trako un valstis krīt, zeme izkūst, kad viņš pacēl savu balsi. Tas kungs Cebauts ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils. Sela. Nāciet un skatājieties tā kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mitēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauz un bruņus ar uguni sadedzina. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebauts ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Amen. Izlasīšu vēlreiz tik skaisti. Jā, dziedātāja vadonim no korahītu dziesmām augstām balsīm. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu, lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi un lai no bangu trakošanas visi kalni drab. Tas kungs Cebauts ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Sela. Taču Dieva pilsētu iepriecina viņa strauti, tie iepriecina viņa svētnīcu, kas visaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies, Dievs tai palīdz jau rītam austot, tautas trako un valstis krīt, zeme izkūst, kad viņš pacēl savu balsi. Tas kungs Cebauts ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils. Sela. Nāciet un skatieties tā kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mitēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauz un bruņus ar uguni sadedzina. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebauts ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Jā, rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, pa visu pasauli. Tas kungs Cebauts ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs.
Jā, Dievs, Tu esi mūsu patvērums, Tu esi mūsu stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zust un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai jūras ūdeņi krāts, lai ceļas viņi un lai no bangu trakošanas visi kalni drēb, tas kungs Cebauts ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Jā, Tēvs, Tev pasakos, jā, ka Tu saki, ka Tu tagad mājo mūsos un ka mēs esam Tavs templis, taču Dieva pilsētu iepriecina viņa strauti, tie iepriecina viņa svētnīcu, kas visaugstākajam ir par mājokli. Jā, Tēvs, paldies, ka visa šī vidū, viss sāks notiek apkārt, ka Tu mūs iepriecini, jā. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz jau rītam austot. Jā, 11. Tāpēc rīmstieties un atzīstiet, ka esmu Dievs. Tas kungs Cebauts ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Jā, paldies, Debes Tēt, paldies, ka mēs varam rimties un atzīt, ka Tu esi Dievs un lai kāda vētra tā kā būtu, lai kas notiktu, ka mēs varam vienmēr norimties un atzīt, jā, Tēvs, ka Tu esi Dievs. Tu esi Dievs, Tu liec kariem mitēties, Tu šķēpus salauz. Jā, Tu valdi pār jūrām, pār vētrām. Tas kungs ir mūsu patvērums, jā. Tu esi mūsu patvērums, paldies, ka tas ir tāds mierinājums mums. Un, jā, es gribēju pastāstīt, arī man bija tāds sapnis, kurš tā kā atkārtojās, un kaut kad pirms kādiem 2 gadiem tur apkārt, man liekas, pasaulē kaut kas notiek, tāds karu daudzināšanas, viss kaut kas tāds, un tajā sapnī bija tā, kad pirmajā naktī es redzēju tādu tā kā caur tādiem tā kā režģiem, kad iet tāds ūdens cauri tādā tūplānā, un es nevarēju saprast, es domāju, tā interesanti, tāds neparasts sapnis. Jā, un tad vēlreiz tāds sapnis atkārtojās, un es domāju, un tad man bija skaidrs, ka Dievs kaut ko grib pateikt par to, tikai es nesaprotu īsti, kas tas ir. Un tā jau Dievs dara, ka viņš sadarbojās ar mums, viņš arī gaida, ka mēs arī pajautāsim, tas pajautājās, Dievs, kas tas ir? Un tad man bija tāds vēl viens sapnis, kur es sapratu, ka es tā kā redzēju tūplānā kaut ko ļoti. Un tie reži bija tā kā ļoti tūplānā, un tad man bija tāds sapnis tā kā no augšas ritīgi, tā kā no... Un tad es redzēju, ka tas tā kā Jēzus, kurš stāv okeānā, viņam tas okeāns ir līdz ceļiem, un viņš ar savām rokām tā kā bango to okeānu. Un ka tie reži, ko es redzēju, ka tie ir tā kā Jēzus pirksti, caur kuriem iet ūdens. Un tad es tā vēroju to skatu, un es sapratu, ka īstenībā jau nevienas vētras, nekas tāds, pasaulē tāds satricinājumi īstenībā nenotiek. Arī bez tā, ka Dievs būtu ka Dievs arī valda pār to, kā te rakstīts, un kad ir kādas vētras, varbūt, kuras arī izraisa, jā, Jēzus, Dievs, un, jā, lai būtu sakārtots, jā, kādas lietas pasaulē un pārkārtotas, un jā, kad arī ir šīs svētās dusmas, kuras iedegās, ka notiek daudz nešķīstība un netaisnība, ļaunums, un ka Jēzus ir tas, kurš bango to ūdeni. Dažreiz mums var šķist, ka notiek kādas vētras visādi, viss kaut kas pasaulē, un tāds sajūta, ka Jēzus it kā varbūt zaudē, kad, es nezinu, tur Sātans it kā iet savu uzvaras gājienu, bet tā nav. Un tad tajā sapnī es itīgi sapratu, ja tā kā ir tas tūplāns, tad var šķist, ka tā kā pazūdi tajā vētrā, ka tu redzi tikai viļņus, bet kā Dievs tā paceļ augstāk un parāda to, kas notiek, tad jā, atnāc tāds ritīgs miers, kad es varu turpināt es varu skatīties uz Jēzu, mēs varam skatīties uz Jēzu,
jo viņš tā kā to visu kontrolē. Un, jā, kad es esmu ar Jēzu, mēs esam ar Jēzu, un ka mums tajā ir miers. Ja mēs skatīsimies to vētru, tas ir traki, nu, tā kā okeānā vētras ir vienkārši crazy, piemēram, un, bet jā, ja mēs zinām, kurš valda pār to vētru, tad atnāk tāds miers, jā. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Jā. Tas kungs Cebauts ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs, jā. Jā, tās lūdzos, ka mēs katrs varam nemainīgi no tā, kas notiek apkārt, nemainīgi, mēs varam pievērst savas acis Jēzum, mēs varam neatraut savas acis no Jēzus, mēs varam skatīties uz Jēzu. Viņš ir mūsu patvērums, viņš valda pār visu, viņš pārzina visu. Viņš nav apjutis par to visu, mums nav jāpārņem savās rokās viss, viņš zina plānu. Jā, es lūdzos, lai mums sakārtojās viss iekšēnē, lai kāda vētra būtu, lai kas notiktu, ka mums ir šis skats no augšas, ka mēs redzam, kur ir Jēzus un ka viņš valda pār to visu. Izlasu vēlreiz šo, un es izlasīšu arī vēlreiz. Un jā, lai tev brīnišķīgi skaista diena. Un tikamies tik